par māti, par sievieti, tai pašā laikā par vīru pienākumu un tai pašā laikā arī par meitu. Jā, par meitu, kas esat jūs viss, jā, vispirms jau. Tā kā sākumā ir meita, jā, tad ir sieva un tad ir māte. Tad vecā māte, jā, apsveic vecmāmiņu, jā, ar 14. mazbērnu. Un jā, tas tāds, tiešām tas tāds, tu vienmēr vēro to procesu un skaties un domā, kā tas ir iespējams. Un Dieva vārds mums arī saka, ka tas tā kā neizprotot, kā veidojas cilvēks mātes miesās. Kā tur veidojas tie kauli un viss tur saliekās pa vietām. Un viss ir, un tev ir gatavs cilvēks iznāk ārā. Tā kā bezpalīdzīgs, jā, ļoti atkarīgs no vecāku rūpes. Un tas ir arī tas, ko es šoreiz tā ļoti novēroju. Iedomājies, mēs esam tieši tikpat atkarīgi no tēva, kas ir debesīs. Kā šie bērniņi, arī mums Bībelē saka, ka jums jākļūst kā bērniņiem. Jā, un tad tu redzi, ka tev jākļūst kā bērniņam, kad tu pats neko. Ja tu iznāc, tu viss, tu bez vecāku klātbūtnes, bez tiem cilvēkiem, kas ir sūtīti klāt, tu neko nevar izdarīt pats. Un tas tāds, es gribētu teikt, labas pārdomas. Labas pārdomas un ejot gar šo gauju. Es vēl šodien no rīta pārlasīju piezīmes. Man sieva norādīja, kad es biju uzrakstījis, kad es runāšu šodien kā vīrs brīnišķīgai sievai, un es biju ierakstījis 6 bērnu tētis, bet tad es izlaboju šodien no rīta, kad 7 bērnu tētis un cilvēks, kurš arvien vairāk saprot, ka stipras ģimenes ir stipras sabiedrības pamats. Un tā ir tāda doma, kas atnāca un arī šodien tādā patiešām ar tādu cieņu pret māmiņām un vispār sievietēm un meitām. Par to, kā Dievs arī man uzrunāja paskatīties rakstos, kā tas iet cauri, un es gribētu teikt, ka šī vēsts būtu jādzird arī daudz vīriem, jā, lai saprastu to, ko Dievs saka par meitām. Un tā pirmā raksturvieta no Efeziešiem 6. nodaļas, 1. līdz 4. pants. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Proti, lai tev labi klājas un ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Un patiešām tas nav tikai ieteikums, tas ir Dieva princips, bauslis ar apsolījumu. Un patiešām tas, ko es arī redzu, kur māte tiek cienīta, tur ienāk svētība. Ienāk svētība šajās ģimenēs, un tur bērni iemācās cieņu, drošību un mīlestību. Un mēs skatāmies šajā rakstu vietā. Tur ir, kad mums ir jāgodā tēvu un māti, un tad ir speciāls aicinājums tēviem. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Un mēs bieži vien šo audzināšanas darbu uzticam mātēm, sievietēm. Arī viss statistikas rāda, ka skolotājs ir sieviešu kārtas. Bet Dievs saka, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Ka tieši tēva uzdevums ir audzināt, pamācīt un parādīt, un patiesībā to cieņu un godu pret māti iemāca tieši tēvs. Tas ir tas tiešākais uzdevums. Un tas ir tieši tā vēsts tieši vīriem paņemt to, kad jūs esat tie, kas iemāca godāt māti. Un tajā ģimenē, kur būs godāta māte, tur ienāks šī cieņa, mīlestība un svētība līdz ar to. Un šī atskārsme arī tāda ejot un domājot par to visu, mēs bieži vien runājam un stāstam un daram, bieži vien arī saviem bērniem stāstam kādas lietas, bet vai paši to darām?
vai mēs ar savu piemēru to parādām. Gan mātes, gan tēvi, abi. Un vēlāk arī runāšu ne tikai mātes un tēvi, kas parāda piemēru un kas audzina gan bērnus, gan visu sabiedrību kopumā. Jo bērni nemācās tikai no mūsu vārdiem, ko mēs sakam, viņi mācās no mūsu attieksmes, no mūsu rīcības. Un tas, ko bērni dara, ko es arī esmu pamanījis, ka viņi pat, ja tu dari pareizu rīcību, viņi nolasīs tavu attieksmi. Un no viņiem ļoti maz ko var noslēpt. Jo tu it kā darīsi pareizu darbību, bet viņi vienmēr tev atnāks un pēc tam paprasīs. Tēt, bet tu biji sakodis zobus. Ja? Tēt, vai tu nesmaidīji? Tēt, kāpēc tu nesmaidi? Tāpēc, ka tu dari ne ar to attieksmi. Tu dari, jo tas ir jāizdara. Ja? Un tāpēc bērni pamanīs to attieksmi. Un tāpēc mums ir gan ar attieksmi, gan ar mūsu rīcību. Un tāpēc tēviem un vīriem ir patiešām milzīga atbildība ar savu piemēru iemācīt bērniem, kā izturēties pret mammu. Kā cienīt mammu, kas ir ģimenē. Un es to esmu daudzreiz teicis, ka labākais, ko mēs kā vīri varam dot saviem bērniem, ir mīlēt viņu mammas. Tas ir labākais, ko mēs varam viņiem iedot. Jo tas būs tas piemērs, ar ko viņi pieaugs. Jo tas būs viņu bērnības atmiņas, ar ko viņi būs izauguši lieli. Tas būs tas viņu paradigma, ko mēs būsim ielikuši iekšā. Un tieši tāds vārds arī jums, dāmām, saprast, kas jūs esat, un vīriem, kā skatīties uz dāmām. Salmana pamācības 18. nodaļa, 22. pants, kas atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev tiešām ko labu. Un var līksmoties, ka žēlstības dāvana dabūjas no tā kunga. Un vēl, Salmana pamācības 31.10, kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā perla. Tāpēc vīriem ir jāapzinās. Katra vīra visskaistākā rota nav viņa panākuma, amats vai vai kādas lietas, ja, vai manta. Katra vīra visskaistākā rota ir viņa sieva. Tā ir visskaistākā rota, kas vien var būt. Un tāpēc tā jāapzinās, bet tas ir jāapzinās abiem. Tas ir jāapzinās gan vīram, gan arī sievai ir jāapzinās, ka tu tā esi. Ja tu esi visdārgākā perla, ja, cildenāka nekā visdārgākā perla, tad tāda arī esi. Bet nevienmēr tā sanāk. Ja, vai tu tā izturies? Un tāpēc tas ir tāds gan vieniem, gan otriem. Tas nenotiks nekad no vienas puses. Un vīriem arī, viņš saka, kā tad, lai es izturos pret viņu kā viscildenāko perli, es saku, sāc varbūt izturēties, un tad viņi kļūs. Ja, un tad vienmēr ir tas jautājums. Kurš pirmais, jā. Bet sākat abi un redzēsiet, kā tas mainās un kā tas izdodas. Un mēs daudz runājam arī par identitātēm. Kas ir mūsu identitāte? Bet Dievs sievietē ir ielicis ļoti dziļu šo identitāti, ja jau mēs skatāmies jau no Bībeles, jau no radīšanas, no pirmās Mūzes. Dievs ir ielicis sievieti kā dzīvības nesēju. Ja, Ievu, ka viņa būs dzīvības nesēja. Un patiesībā caur laikiem mēs redzam arī tur Lidiju, vēl Deboru, šīs ticības nesējas, mierinātājs, gudrības balss, arī bieži vien spēka avots. Un tai pašā laikā Dievs rada sievieti, Dievs pirms rada cilvēku. Un tad cilvēku sadala divās daļās – vīrietī un sievietē. Viņi ir vienādi pēc savas būtības, vienādi kā acis pret aci, ja mēs skatāmies tur no grieķu valodas, tur tulkojumiem un visu kā ne grieķu, bet ebreju. Bet tai pašā laikā trauslāku. Ja, nevis kaut ko vāju, ja, vai tādu, bet trauslāku.
trauslāku, kaut ko īpašāku. Un tā ir tā sadalīšana, un bieži vien kaut kur gribās nolikt virs vai zem, kaut kur pārprotot, ja šīs lietas, kad tur paklausiet vīru un vēl kā, bet noliekot kaut kur zem, bet nē. Tā paklausība veidojās no tā, kad ir acis pret acis vienāda augstumā, un tur veidojās tā cieņa, un veidojās šis pareizās attiecības. Un, ja mēs skatāmies, mēs bieži vien runājam arī par sievu, par māti, bet mums jāatcerās, kad ir meitas. Kad viss sākās no meitas, un patiešām daudz sievietes dara milzīgas lietas. Paši par to neapzinoties, un ar savu ikdienu, ar savām lūkšanām, ar savu neatlaidību viņas veido nākamās paaudzes. Un tāpēc Bībele arī skaidri saka, un parāda to, kad mātes aicinājums nav tikai bioloģisks. Tas nav tas bioloģiskais, ka mēs tiešā veidā dzemdējam bērnu, bet viņš ir daudz plašāks, daudz lielāks. Un tāpēc arī Jesejas 54. nodaļa sākās ar to gavilē, tu neauglīgā, kas neesi bērnus dzemdējusi, priecājies un līksmojies tu, kas nepazīsti dzemdību sāpes. Viņš priecājies un līksmojies, jo vientulē būs vairāk bērnu nekā precētai. Saka tas kungs. Tev nav obligāti jābūt dzemdējušai, lai tu būtu māte. Bet tevī tas ir ielikts iekšā būt par māti, pat arī tiem, kuriem varbūt nav tās attiecības un viss, bet piedalīties tajā audzināšanas procesā. Un Dievs šeit saka, ka viņai būs pat vairāk bērnu nekā tai precētajai. Ja precētajai, kaut kur ir tas limitators, ja, tur fizioloģija, vecums, vēl kādas lietas, ja, cik tu vari to visu samanedžēt, ja, salikt to visu kopā. Es tagad arī pieaugšu gudrībā un zināšu, kā ir audzināt 7 bērnus. Šim es biju apguvis, kā ir ar 6. Ja, tad tu pieaudz, tā kā tas būs, veidojās savādākas attiecības, pārkārtojās. Un to jau es jūtu jau no pirmās dienas, kad ir savādāk. Ir vēl viens cilvēks ģimenē. Un arī bērni jūt. Un īstenībā bērni jau to jūt jau vairākas nedēļas jau pirms. Ik sevišķi mazie, kas vēl tā ritīgi nerunā, kas nemāk savas domas izteikt. Tu redzēji, ka viņi pēc attieksmes, pēc visa jau tevi ir jau nolasījuši. Viņi redz, ka būs kaut kādas pārmaiņas. Kaut kas ienāks mūsu dzīvē. Lai gan viņi to vēl tā ritīgi neapzinās. Un tāpēc ir tik svarīgi tas, ar kādu domu mēs ejam. Un arī, ja tev bērni ir izauguši, vai tev varbūt nav bērnu, tad atceries, ka tev būs vairāk bērnu nekā precētajai. Ja tev ir iespēja darboties viņu audzināšanā, viņus vest pie Dieva, tas ir tā lielākā lieta, ko mēs vispār varam iemācīt saviem bērniem. Jo sievietei ir ieliktas spējas vairāk mīlēt, vairāk rūpēties un bieži vien arī vairāk ticības un nesautīga ieguldījuma. Tas ir tas, ko Dievs paņēma tajā daļā, ko izņēma ārā no cilvēka un teica, ka šī būs sieviete. Un bieži vien vīriešu pusē tas ir palicis mazāk. Bet arī tā saka, un tad jūs kopā esat tas pirmais cilvēks, ja, kad nesadalīti. Un tā ir tā laulība, kas atkal savienot. Tāpēc viņi saka, ka jūs būsiet viena miesa. Saliek atpakaļ to kopā. Bet tāpēc mums ir kaut kādas atšķirības. Un es bieži vien arī, mēs ar sievu tā runājot, es saku, jā, tas ir loģiski. Ja mēs bijām sadalīti un tagad salikt kopā, tad tas, kas ir manī, nav tevī, un tas, kas ir tevī, nevar būt manī. Jo to izņēma ārā. Es saku, un tāpēc bieži vien ir šīs ļoti lielās atšķirības. Un mēs esam tā daudz mācījušies arī par tādiem personības tipiem un arī sabiedrībā atpazīt cilvēku vidū šos personību tipus. Un tas, ko es ļoti bieži redzu, ka vai nu ir vienādie cilvēki kopā, bet daudz vairāk ir pilnīgi pretējie, atšķirīgie. Tā kā pilnīgi pretējie personības tipi,
izveidojās kā viens laulāts pāris. Un mēdz būt arī, ka no viena un ir dažādi tie miksi, ja, bet vispopulārākais ir tas, kad ir šie pretēji. Un tas tā kā, vismaz manā prātā apliecina šo dalījumu, ja, kuru pēc tam Dievs var salikt kopā. Un par šo identitāti. Par identitāti, kurai es jau pieskāros, cik svarīga ir identitāte un kāds ir šis mehānisms, vispār kā viss darbojas. Un ka bieži vien mums ir kādas kaitas, kādas lietas, bet cik svarīgi, kad mūsos svētais gars dziedina mūsu dvēseli, un tad dvēseli dziedina miesu. Tas ir tā kā process. Un kas man tā ļoti izgaismojās, bija šis stāsts par sievu, kas 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu. Un kā šeit ir teikts, Marka 5. nodaļa, 25 līdz 28, tā bija daudz cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību, un palīdzību nebija atradusi. Ko nozīmē daudz ciest un iztērēt visu savu rocību? Tas ir, ka visu savu padomu, visu, ko tu zini, tu visu esi darījis, gājis, izdarījis, atdevis, un tev vairs nekā nav, un tu tik un tā jūties slikti. Tu esi nepieņemts, ja, tu esi izstumts ārpus sabiedrības, jo, ja mēs pastamies ar tā brīža kontekstā, tad asiņošanas laikā sieviete nedrīkstēja iet kopā, viņai bija jānošķirās nost un viss tas. Un tu vienkārši tā esi dzīvojis ilgu laiku, un es domāju, tur ir ļoti dziļas tādas dvēseles sāpes, viss izrētītais, ja, ka mēs zinām, ir spitālīgie, ja, kuri nevarēja, bet tiem bija tāda, uz nāvi, var teikt, tur nolikt maliņā, ja, bet šeit ir šī asiņošanas lieta, un šī sieviete nebija atradusi nekādu atbalstu nekur cilvēcīgi, un šī slimība bija kļuvusi pat vēl ļaunāka. Bet tad viņa bija par Jēzu dzirdējusi. Un šī par Jēzu dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses viņa drēbes, jo tā sacīja, ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela. Mēs atceramies, ir tāds vēl otrs stāsts pie Betsedas dīķa, ko es arī par šo identitāti dalījos toreiz sieviešu konferencē, kad šim trieks ķertajam viņa identitāte bija tas trieks ķertais. Viņš gan tur arī bija kropli, tīzli, principā cilvēki, kas sevi identificēja ar dažādām slimībām. Klibais, oreku nāk klibais. Viņš ir iegūs jaunu identitāti klibais. Ja, tur, nezinu, līkais, šķībais. Un mēs bieži vien savas identitātes arī pēc savas nodarbes, ja, šoferis. Un nav jau nekas slikts, ja, bet viņa identitāte ir šoferis. Un šeit arī, bet tā lielākā atšķirība ir tā, ka, ja pie Betsedas dīķa Jēzus prasīja šim trieks ķertajam, ko tu gribi, vai tu gribi vesels kļūt, viņš pat nemācīja atbildēt, ja, viņš nezināja, jā, es gribu. Viņš saka, man nav neviena, kas man ienes dīķīti, meklē tur attaisnojums. Ja. Jēzus teica konkrēti jautājumu, vai tu gribi vesels kļūt. Bet šeit ir otrādāk. Šai sievai ir iekšēji sajūta, ja, pretēji tam guļošajam pie Betsedas dīķa, ja vien viņa drēbes es aizskaršu, tad tapšu vesela. Iekšējā ticība, ko tu esi satvēris, ko caur ticību tu vari satvert un dabūt atpakaļ. Un arī cik daudziem cilvēkiem, varbūt šobrīd tev arī ir tā pati iekšējā sajūta, un pazīstam, ja, ka tu esi atdevis visu, varbūt atdevis citiem, un pašām klusībā vienkārši enerģija iztukšojās, un citreiz tu dēļ savas lietas tā esi nonācis, citreiz varbūt dēļ kāda cita lietas, un kad tu vienkārši saki, nav man nekur tālāk, kur iet, nezinu, nav man padomu, neko es nevaru izdarīt. Un tad ir šie vārdi, ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela.
Un tas bija paties ticības pieskāriens. Un tā pirmā lieta, ko Jēzus dara, viņš nomanīdams saka, hei, spēks no manis izgājis, kas tikko man pieskārās. Un tad viņa sieva bija izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ir ar viņu noticis, nāca un viņa priekšā krita zemē un pateica viņam visu patiesību. Pirmkārt, viņa nedrīkstēja būt tajā pulī, viņa nedrīkstēja aizskart to rabi, ja, jo viņš jau nāca tajā pilsētā jau kā mācītājs. Un tā laika noteikumi to nepieļāva. Tāpēc viņa krita zemē un pateica visu patiesību, ja, ka viņa ir pārkāpusi to un to, bet iekšējā ticība bija. Un bieži vien tas arī ir tas, ka mums liek arī kā cilvēkiem, ja mēs esam iztērējuši visu. Mēs esam izmēģinājuši lietas, kas būtu cilvēku prāt tā kā pareizs, un tu redz, ka nestrādā. Tad tu zini, ka tev arī ir jādara ekstraordināras lietas. Ja? Ticībā. Ja es kaut pieskaršos, es zinu, ka es būšu dziedināts. Es zinu, ka es to saņemšu. Es zinu, ka tev ir tāda ticības deksme, ka tu vari iet, un es zinu, ka šīs dzemdības man būs vieglas un patīkamas. Es zinu ticībā. Lai gan vispār apkārtēji saka, ka tā nebūs. Ka tas nav iespējams. Bet, ka tu ej un to dari, un tu saņem. Un tajā brīdī tu saņem, un ko Jēzus saka, ka viņi izstāsta šo patiesību, tad Jēzus uz viņu, viņš jūt, ka spēks izgāja. Un viņš pagriežās uz viņu un saka, mana meita. Viņš nesaka uz viņu, tu grēciniece, vai tu slimā, sirkstošā. Viņš saka, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Viņš atjauno viņas identitāti. Viņš saka, no tā, kur tu esi daudzus gadus cietusi, kur tu esi jau pazaudējusi savu identitāti, kur tu esi jau vīlusies visos ārstos, daudz cietusi no tiem ārstiem. Jēzus saka, mana meita, es atjaunoju tavu identitāti. Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veseli no savas skaitas. Tad, kad tu esi atguvis, tas ir gan vīriem, gan sievām. Tad, kad tu esi atguvis savu identitāti Jēzu Kristu, mans dēls vai mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veseli no savas skaitas. Tikai pēc tam, kad tu esi atguvis savu identitāti, tu esi iegūši šo dvēseles dziedināšanu. Un pēc tam var tikt dziedināt arī tavu miesu. Bet bieži vien šie dvēseles ievainojumi mums neļauj to piedzīvot. Mēs paliekam tajā, kad es taču nedrīkstu pieskarties, ja Jēzum, ko tu es taču nesvēts esmu, es nevaru iet tur. Un bieži vien tas ir tieši šie velna meli, kad tu esi kritis atkal tajā izaicinājumā, kas tev visvairāk izaicina. Un tu esi kritis, un tu es nevaru iet. Ne, tad tev tieši ir jāiet. Tad tev tieši ir jāiet un jātuvojās, un vēl vairāk jābūt klātbūtnē. Nevis, ka tu kļūsti nesvēts un tu nevari, bet tev ir jāspiežās cieši klāt, jo tu jūti, ka tu esi tomēr pagājis nost un atkal kritis savā kārdinājumā. Un tajā brīdī tu vari piedzīvot to brīvību un izlaušanos un identitātes atjaunošanu. Kad Dievs tev saka, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veseli no savas skaitas. Varbūt arī tu esi izmēģinājis visu iespējamo, un šķiet, ka šī ierastie risinājumi vairs vispār nepalīdz. Bet tad tu zini, ka ir šis mehānisms, ka tu vari satvert Dievs, ka es kaut vīlītei pieskartos, ka es tev pietuvotos un kad dabūtu šo dziedināšanu. Jo ticība ir liela alga. Ticībai ir liela alga, ka mēs varam, bet tas tāds, kas jāsaslēdzās kopā, ir līdzīgi, kā mēs šodien dziedājām. Es vēl nofotografēju šos dziesmu vārdus. Linda jau lūdzu otrais viņu nodziedāt, bet es lūkšu trešo reizi, ka mēs varētu
arī tādā ticībā tuvoties Jēzum Kristum, ka mēs tādā ticībā varam aizķert šo Kristus, to vīlīti, kas mūs aizved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dzied, ka mēs esam izsalkuši pēc šīs taisnības, kas no Dieva vaiga plūst. Ka mēs varam to aizķert, līdzīgi kā šī sieva, kas bija iztērējusi pilnīgi visu. Un ka tu vienkārši nav kā. Un tas ir tas moments arī kā mazs bērns, kurš ienāk pasaulē, un viņam vispār nav kā. Viņš ir atkarīgs tikai un vienīgi no tās žēlastības, kas ir apkārt. Vai būs pret viņu žēlastība, vai nebūs pret viņu žēlastība. Un tā tas būs, un tas ir īstenībā ļoti daudz gadu, līdz tu kļūst patstāvīgs. Bet ka mums vajag tajā atgriezties atpakaļ, un ka patiešām mēs varam lūgt Dievam, ieved mani vissvētākā vietā, ieved mani caur jēra asinīm, ieved mani vissvētākā vietā, aizskar, kungs, šķīsti mani, esmu šeit. Ka to ielaist savā sirdī un ar to deksmi lūdzot, ka patiešām Dievs var atjaunot tavu identitāti, kas tu esi. Un ik sevišķi šodien, māmiņu dienā, ka tu esi šī meita. Ka tu esi meita. Tas ir vispirms. Dievs saka, mana meita. Ja bieži vien mēs sev nosodam, es šito neesmu izdarījis pareizi, es to neesmu izdarījis pareizi. Tur es aizgājis kaut kur šķīvi. Varbūt laulība neizdevās, vēl kādas lietas, bet atceries, tu esi mana meita. Paņem šo identitāti, ko Jēzus saka. Tieši tāpat tās jums, vīri. Jūs vispirms esat Dieva bērni. Dieva bērni vispirms. Un tikai tad vīri, tēvi, uzņēmēji. Kurš? Bet mums bieži vien mēs sajaucam tās identitātes un paņemam to identitāti, kur mums nesanāk, un to lietu uzdodam par savu identitāti, un tad esam tur. Jā, nekur. Līdzīgi kā šeit arī tajā Jesejas teica, kad es domāju tādu uzrunu, gavilētu neauglīgā, liekas, ka kurš ir pieņēmis, ja, savu identitāti, ka es esmu neauglīgā. Dievs saka, priecājies un līksmojies. Tu, kas nepazīst dzemdību sāpes. Jo vientulē būs vairāk bērnu nekā precētai. Tāpēc, ka pieņem savu identitāti, mana meita. Tavu identitāte nav bērnu māte. Tavu identitāte ir mana meita. Un, kad tu to pieņem, tu kļūsti par bērnu māti. It kā vienkārši. Tajā pašā laikā atkal sarežģīti, ja? Un tas ir tas prāta un sirds attālums un ielaist iekšā. Pēc aicināšu Ināru, ka mēs patiešām varam dziedāt šo dziesmu un pieskarties Jēzus Kristus šai drēbi vīlei. Kad mēs varam dziedāt, aizved garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas slavu dzied. Esmu izsalcis pēc taisnības. Es esmu izsalcis pēc taisnības patiešo no Jēzus Kristus. Bez pūļiem, bez priesteriem, patiešo, pieskaroties. Un tas ir tas brīdis, kurā es arī to esmu piedzīvojis, lūdzot gan savā dzīvē, gan par apkārtējiem, par cilvēkiem, ka tu jūti, ka spēks no tevis iziet. Tā ir tāda neaprakstāma sajūta, ka tu lūkšana, pilnīgi tāda sajūta, ka tā lūkšana aizgāja debesīs patiešo Dievam ausī. Ir. Un tas ir tajā brīdī, kad tu esi pieskāries tai drēbi vīlei. Tad tas notiek. Tajā brīdī ir tā atbildētā lūkšana. Bet Dievs pirms grib atjaunot tavu identitāti. Mana meita.
tava ticība tev ir palīdzējusi. Mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Tieši to pašu to es gribu teikt arī tev, mans dēls, tava ticība tev palīdzējusi. Satver to, dziedāsim šo dziesmu. Un patiešām ar šo slavēšanu, ar šo slavas atmosfēru, ar šo lūkšanu aizej garām ļaužu pūļiem. Aizej garām priesteriem un esi izsalcis pēc taisnības. Tik ļoti izsalcis, ka tu esi gatavs pārkāpt tradīciju, ka tu esi gatavs izkāpt no savām ērtajām čībām un pieskarties Jēzus Kristus šai drēbi vīlai un piedzīvot glābšanu, piedzīvot izlaušanos, piedzīvot to dzīvi, ko Jēzus Kristus tev ir paredzējis, un dzīvot to dzīvi, ko Jēzus tev ir paredzējis. Patiešām, ka arī šajā dienā, kad mēs svinam mātes dienu, ka mēs arī savās sirdīs varam satvert, vispirms jau godāt savas mātes, lai mēs piedzīvotu šo apsolījumu, lai mēs ilgi dzīvotu un mums labi klātos. Varbūt tev ir kāds rūgtums pret māti vai veco māti. Tad atlaid to. Jo, ja tu neturēsi augstā godā savu māti, tu nevari ilgi dzīvot un tev labi neklāsies. Dievs to pat piekodina gan vecajā derībā, gan jaunajā vēlreiz atkārtojot, lai mēs to paņemtu. Un patiešām, ka Dievs svētī visas mātes, visas sievas un pāri visam, visas meitas. Ka Dievs svētī katru vienu. Un patiešām, ka mūsu mājās nekad nepietrūkst goda mātei, cieņas pret sievu un mīlestības, kuru bērni redz katru dienu, kur tie piedzīvo un pēc tam multiplē ar attieksmi. Mīļā, celsimies kājās, bet kas negrib arī sēžot, pielūksim Dievu. Ināra mums palīdzēs vadot slavēšanu, tuvoties. Un patiešām, ka mēs varam savus sirdis aizvest garām ļaužu pūļiem, priesteriem un ieiet caur jēra asinīm, caur Jēzus Kristus jēra asinīm, iet visvētākajā vietā, un ka Dievs var aizskart un šķīstīt katru vienu mūsu sirdis. Amen.